Belcats dzīvoja bez rūpēm, mierīgi savā namā un laimīgi savā pilī. Tad man bija sapnis, kas mani uztrauca, un domas, kas mani guļot rādās galvā, un parādības, ko es garā redzēju, man izbiedēja. Es pavēlēju atvest pie sevis visus Bābeles gudros, lai tie manu sapni izskaidrotu. Tad atnāca gudrie zīmju tulki, vārdotāju, kaldeji un zilnieki, un es tiem atstāstīju savu sapni, bet tie nevarēja man sapni izskaidrot. Beidzot atnāca Daniels, ko sauca pēc mana dieva vārda par Belcacaru, un kurā mājos svēto dievu gars. Viņam es atstāstīju savu sapni šādā veidā. Belcacar, tu visu gudro priekšinieki, es zinu, ka tevī mājo svēto dievu gars un ka nekādu noslēpumu izpratne tev nesagādā grūtības. Uzklausi manu sapni, ko es redzēju, un izskaidro man sapņa nozīmi. Parādība, ko es gultā gulēdams redzēju, bija šāda. Es redzēju koku, kas stāvēja zemes vidū, un tā augstums bija ārkārtīgi liels. Šis koks kļuva arvien lielāks un varenāks, tā galotnes sniedzās līdz debesīm, un tas bija redzams līdz pašam pasaules galam. Tā lapas bija skaistas, tā augļi bagātīgi, un barības tur bija visiem. Lauku zvēri tur atrada pavēni un putni, apakš debesis taisīja līgstas tā zaros, un visa dzīvā radība pārtika no tā. Un es redzēju gultā gulēdam sava gara parādībā, ka no debesīm nokāpa eņģelis, kā kāds svēts sargs. Viņš sauca stiprā balsī un pavēlēja nocērt šo koku, apcērtiet tā zarus, noplūciet tam lapas un izkaisiet tā augļus, lai lauku zvēri aiziet no tā un putni no viņa zariem. Bet tā saknāju ar celma daļu atstājiet zemē, iesaistījuši to dzels un vara važās lauku zālē, lai to debesu rasas lacina, un tas kopā ar lauku un meža zvēriem paliek saskarē ar zemes zāli. Tanī esošā cilvēka sirds, lai to pārvērsta, un tam piešķirta, lai top dzīvnieka sirds. Un tā, lai paiet 7 gadi. Tas ir svēto sargu lēmums un svēto eņģeļu pavēle. Nu visi, kas dzīvo, lai atzīst, ka visaugstākajam ir vara pār cilvēku ķēniņu valstīm, ka viņš ikvienu ķēniņu valsti dod kam vien gribēdams, un ka viņš var paaugstināt līdz ķēniņa godam arī pašu zemāko no cilvēkiem. Šis ir tas sapnis, ko es ķēniņš Nebukadnācers redzēju, bet tu, Belcacar, izskaidrotu man, ko šis sapnis nozīmē, tāpēc, ka visi manas valsts gudrie to nevar izskaidrot, bet tu to vari, jo tevī mājo svēto dievu gars. Tad Daniels, kuru sauc par Belcacaru, kādu laiku stāvēja pilnīgi sastīnis aiz izbailēm, un viņa domas to biedēja. Bet ķēniņš Nebukadnēcars viņam sacīja, Belcacar, lai sapnis un tā izskaidrojums tevi neizbiedē. Tas Belcacars atbildēja un teica, tad man kungs kaut jau sapnis attiektos uz tiem, kas tevi ienīst, un tā izskaidrojums uz taviem ienaidniekiem. Tas koks, ko tu redzēji, kas kļuva arvien lielāks un varenāks, ka tā galotne sniedzās līdz debesīm, un tas bija redzams visā pasaulē, kura lapu sega bija skaista, kura augļi bija bagātīgi, no kura pārtika visi, kura pavēnī dzīvoja lauku zvēri, un kuru zaros bija savas līgstas debesu putni. Tas esi tu, ak ķēniņ, kas tu esi kļuvis liels un varens, kura varenība tā pieaugusi, ka tā sniedzas līdz debesīm, un kura vara aizstiepjas līdz pasaules galam. Bet tam, ka ķēniņš redzēja no debesīm, nokāpjam svētu sargu, kas sauc nocērtiet šo koku un iznīciniet to, bet atstājiet tā saknāju un celma daļu zemē, dzels un vara važās zaļajā lauku zālē, lai tas top debesis rasas slacināts un tiek pielīdzināts lauku dzīvniekiem, kamēr viņam pāri būs gājuši 7 gadi. Tam ir, ak ķēniņ, šāda nozīme, un tas ir visaugstākā lēmums, kas nāks pār manu kungu un ķēniņu. Tevi izstums no cilvēku sabiedrības, tu mitīsi pie lopiem laukā, zāle tev dos ēst kā lopiem laukā, debes rasa tevi slacināts,
7 gadi pāries tev pāri, kamēr tu atzīsi, ka visaugstākajam ir vara pār cilvēku valstīm, ka viņš var piešķirt valsts vadību, kam vien gribēdams, bet ka bija pavēlēts, lai koka saknāju ar celmu daļu atstāja zemē, tam šāda nozīme. Tavu ķēniņa valsti tev atkal atdos, līdz ko tu atzīsi, ka debesu Dievs valda pār visu. Tādēļ, ak ķēniņ, pieņem manu padomu, atsvabinies no saviem grēkiem ar taisnību un no saviem noziegumiem ar žēlsirdību, to parādīdams nelaimīgiem. Varbūt tava labklājība tad varēs pastāvēt jo ilgi. Viss tas arī notika ķēniņa Nebukādnecera dzīvē.